Dāvināšanas prieks. Nedēļas nogalē Grētas ģimenei ieplānotas darbīgas dienas. Tīt un vīt, iepīt un ievīstīt, pakot un saiņot. Darīt to, ko mēs visi katru gadu nosolāmies sākt agrāk, bet tāpat pieķeramies tam pēdējā brīdī, kā vienmēr. Dāvanu un iepriecināšanas laiks. Ik gadu šajā laikā māja pārvērtās par īstu rūķu darbnīcu, kurā rūķu lomā iejutās visa ģimene. Reiz viņi visi kopā gatavoja maisījumu īpašajiem svētku keksiņiem. Gadu vēlāk katrs pielika roku, lai taptu brīnumskaisti eglītes rotājumi. Togad mamma šuva egļu mantiņas, noslēpumaini samtainas, tumši zaļas un viszilākās nakts krāsā. Grēta tās dekorēja ar zvaigžņu putekļiem un čiekuru pērlītēm, bet tētis ar brāli uzlika punktu uz āķīšus, lai rotājumus varētu iekarināt eglītē. Šogad viņi visi kopā bija izlēmuši gatavot ziemas noskaņu kasti. Jau vasarā tika savākti un izkaltēti dažādi ziedi un augi, lai radītu paši savu ģimenes ziemas tēju, kas smaržot pēc siltām atmiņām. Par košumu gādāja rudzupuķu ziedlapiņas. Svaigumu deva piparmētru aromāts, bet noslēpumainā sastāvdaļa šķipsniņa lavandas ziedu piešķīra tējai patīkami saldenu noti, ko tikai retais atpazina. Šovakar vecāki galvas cieši salikuši kopā un klusiņām viens ar otru jokojot gatavos vaska sveces. Bet Grēta ar brāli tikmēr turpina blakus veidot kartītes, kur katram veltīt vismīļākos sveicienus. Visu skanīgie smiekli un katrs kopā pavadītais pulksteņu tikšķis ir tas, kas šo vakaru noglabās pašas ģimenes atmiņu kastītē. Reiz Grēta brīnīdamās jautāja mammai, kāpēc gan par dāvanām jādomā pašiem, vai tad to nedara Ziemassvētku vecītis? Mamma atbildēja, reizēm pie lielākā prieka tiek pats dāvinātājs. Toreiz tas Grētai likās nedaudz jocīgi, bet šķiet šogad viņa beidzot to ir sajutusi. Reizēm gatavot dāvanas ir tikpat jauki, kā saņemt tās. Vislielāko prieku mēs gūstam no iespējas iepriecināt citus.